Ir 28. datums, ķeramies klāt marketa update'am. Viena no pirmajām un populārākajām top spēlēm, Hamster Combat, ir paziņojusi par listingu, kas notiks 26. septembrī. Nasdaq iespējams plāno tirgot bitcoinu. Pavel Durovs tiek atbrīvots no policijas apcietinājuma un neilgi pēc tam Tomcoins vienkārši sāka kāpt uz augšu. Warren Buffett turpina pārdot savas akcijas un šoreiz pārdevis ir Bank of America akcijas. Interesanti ir tas, ka viņš akcijas pārdot kā nekad iepriekš. Šobrīd Buffettam ir 278 miljardi skaidrā naudā. Amerikas ETF-os gan Bitcoinam, gan Ethereumam outflows bija lielāks un dienu abi noslēdz ar mīnus zīmi. Bitcoinam tie bija 127,1 miljonus, Ethereumam 3,4 miljoni. EIA kritizē ASV politiku, apgalvojot to, ka likmju samazināšana kalpo politisko apsvērumu dēļ, nevis ekonomisko. Tron blockchaina darbība tika apturēta turpat uz 6 stundām. Ielaidz like šim video un pievienojies manai Telegram grupai. Linku atradīs profila aprakstā.